Lielais sals, kas atnācis uz Latviju, piespieda bezpajumtniekus sākt apmeklēt nakts patvērsmes. Daugavpilī sakarā ar salu nakts patvērsmes klientu skaits palielinājās par 30%. Sociālie darbinieki uzsver, ka vasarā bezpajumtnieki nevisai vēlas izmantot šīs sociālās iestādes pakalpojumus, jo nakts patvērsmē ir jāievēro iekšējās kārtības noteikumus, jāveic sanitārā apstrāde un cilvēkiem nedrīkst būt alkohola reibumā. Ziema diktē savus noteikumus un piespiež bezpajumtniekus griezties patversmē pēc palīdzības, pie kam pie zemām gaisa temperatūrām patversme strādā visu diennakti. Lai saņemtu nakts patversmes pakalpojumus, obligāta ir sanitārā kontrole. Klientus pārbauda, vai nav utis vai kādi citi parazīti, nepieciešamības gadījumā apstrādā ar preparātiem. Apstrādē tiek pakļauts arī apģērbs. Ja nepieciešams, cilvēks saņem jaunu apģērbu no sociālo lietu pārvaldes noliktavas. Nakts patvērsmē ir arī brīvā laika pavadīšanas iespējas. Var izmantot bibliotēku, skatīties televizoru, patvērsmē var saņemt veselu virkni sociālo pakalpojumu. Klientu pieņem sociālie darbinieki un sociālie rehabilitēti, kas palīdz klientiem atjaunot dokumentus nepieciešamus pase vai algas nodokļu grāmatiņa. Medmāsa sniegt pirmo medicīnisku palīdzību, ja ir nepieciešama, viņa izsauc ātru palīdzību. Mūsu klienti nosūta pie dermatologa un fluorogrāfijas apskate. Nakts patvērsmes klienti saņem ēdināšanu, brokastis un vakariņas. Dokumentu atjaunošana – pirmais solis uz dzīvesvietas deklarēšanu sociālajā patvērsmē. Pēc reģistrācijas cilvēks var saņemt visus sociālos pakalpojumus un pabalstus, ko piedāvā Daugavpils pašvaldība. Tas dod iespēju piedalīties dažādās sociālās rehabilitācijas programmās un integrēties darba tirgū. Tikai pagājušā gadā sociālās patvērsmes darbinieki palīdzēja atjaunot 11 pases, 14 nodokļu grāmatiņas, dzīvesvietu deklarēja 43 cilvēki.